Granātkrāsa aproce. Tas ir stāsts par mīlestību, laikam, kurai īsti cilvēki ir pārstājuši ticēt, un es vēlētos pārliecināt visus, ka tāda mīlestība ir iespējama, un tā nav neatkarība, un tā nav ne slimība, un ja tas notiek ar tevi dzīvē, tad tā ir ļoti liela laime, varbūt pat dāvana no Dieva, es pieļauju. А этот браслет принадлежал еще моей прабабке. А последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один весьма странный. Stāsts ir skumjš, un tajā pašā laikā viņš ir brīnišķīgs. Viņš paceļ cilvēku debesīs, viņš paceļ cilvēku tuvāk zvaigznēm. Un mani vienmēr interesējusi klasika. Tas laiks vienmēr man ir licies daudz piepildītāks, jo, kā jau es iepriekš minēju, ja tagad katrai emocijai, netipiskai sajūtai ir sava diagnoze, psihiska, un ir zāles, lai izārstētu tavas emocijas, un tu būtu vairāk vai mazāk, lai tu pieklājīgi justu tieši tik daudz, cik visi pārējie, tad tajā laikā nebija ne ārstu, ne psihologu, ne psihiatra. Cilvēki mēģināja paši tikt galā ar savām sajūtām. Un ar viņiem notika lielas lietas, lielas traģēdijas, varbūt pat. Mūsdienās tā nav. Николай Николаевич, не надо. Молчи. Говорите. Трудно выговорить такую фразу. Что? Я люблю вашу жену. Un tagad, spēlējot šajā izrādē un esot intensīvos mēģinājumos, man ir ļoti grūti atgriezties realitātē, jo tas laiks, kad bija visaugstākā mēra cieņa un pieklājība un loma starp vīrieti un sievieti, tas bija kaut kas ļoti skaists. Tagad tā nav. Un ir grūti pārslēgties un atgriezties un saprast, kad varbūt šis nemaz nav mans laikmets. Varbūt es esmu vienkārši nepreizā laikmetā dzimusi, bet tieši tāpēc es esmu šeit, lai es varētu spēlēt un izjust kaut uz mirkli, kaut uz 2 stundām to, ko pieredzēja to laiku tad cilvēki.